Mēs ielikām velosipēdus mašīnā un braucām uz Austrijas dienvidiem apskatīt Karintijas un Štīrijas reģionus, pie reizes apskatot arī mazliet Slovēniju. Mūsu ceļojums sākās ar garu braucienu līdz Vīnei, ko pieveicām vienā dienā, lai ātrāk nokļūtu Austrijas ezeru zemē Karintijā. Šeit ir ap 200 ezeru. Sākām ar Vortezē reģionu. Tas atrodas ļoti tuvu Slovēnijas un Itālijas robežām, un tajā esošās pilsētas Klagenfurta un Villach tiek uzskatīts par vislabākajiem vasaras galamērķiem Austrijā. Ūdens temperatūra vasarā sasniedz plus 28 grādus. Un Veldenā katru gadu notiek sporta autofestivāls, kurā nejauši ietrāpījām arī mēs. Tomēr mēs dodam priekšroku dabai. Un mūsu favorīts bija Ozjāherzē. Pie tā arī bijām izvēlējušies savu naktsmītni. Un sākotnēji plānoto 3 nakšu vietā šeit palikām 4 naktis. Jo sapratām, ka atrašanās vieta ir ideāla visas apkārtnes apskatēji. Bija tik labi ik vakaru atgriezties, izbraukt līkumu ar velo un vērot saulrietu no terases. Marks atgriežas mājās. Jā, un pa dārzu truši skraida. Rekur sēž pie mašīnas. Rekur. Milštaterzē pašos austrumos uzgājām jahtu ostu ar hotelu pie tās. Šeit galīgi nejutāmies kā Austrijā. Turpat tuvumā ir vēl viens ezers Fākerzē, kura krastā bija vienīgā bezmaksas pludmale mūsu ceļojuma laikā. Bet standartā pie ezera izskatās šādi. Tādi zemes gabaliņi pa 100 kvadrātmetri, visur privāts, un klāt iet nav iespējams. Visur zīmītes, kā nekā. Nu redz, var šādu būdiņu paņemt uz vasaru. Var gabaliņu nopirkt par 350 000. Izbraucam no Austrijas, iebraucam Slovēnijā. Lai no Austrijas iebraukt Slovēnijā, ir jābrauc cauri ap 8 km garajam Maksas Karavankas tunelim. Mēs no sākuma devāmies uz galvaspilsētu Ljubljanu. Izbraukājot vēsturisko centru, radās sajūta, ka šī pilsēta ir viena nebeidzama kafejnīca, un uz ielām uzšķītošā vairākumā ir jaunieši. Mēs devāmies tālāk, jo galvenais mūsu Slovēnijas galamērķis bija Bled ezers, kas ir viens no visskaistākajiem, ko esam redzējuši. Lai ezeru redzētu arī no augšas, karstumā uzkāpam tam blakus esošajā kalnā, uz skatu laukumu. Uz šādu skatu mēs nācām. Bija tā vērts, ne? Tik skaisti. Tuvojās negaiss, mūzām sāka līt. Šis bija tas brīdis, kad es no laimes gribēju spiegt.
Nākamajā rītā no Karintijas devāmies uz Štīrijas galvaspilsētu Grātu, kas ir otra lielākā pilsēta Austrijā. Pilsētas apskatu sākām ar kūkām, un šeit ar velospēdiem jutāmies pilnīgi iedrīgi. Grātas mākslas muzejs bija pirmais mūsu listē. Tas ir angļu arhitektu meistardarbs, un, lai to redzētu arī no augšas, uzbraucām blakus esošajā Šlosberga. Šeit ir iespēja uzbraukt ar funikulieri, vai arī uzkāpt ar kājām. Kalna galā atrodas pulksteņu tornis, kur rādītāji rāda pretēji ierastajiem. Garākais rādītājs rāda stundas, nevis minūtes. 2003. gadā Grāca bija Eiropas kultūras galvaspilsēta. Tad tika izveidota šī metāla sala tilts. Un pulcēšanās parkā mums tajā brīdī vēl likās ļoti neierasti pēc daudziem mājasēdes mēnešiem. Nākamajā dienā solījās būt virs plus 30 grādi, tāpēc salikām velospēdas mašīnā un braucām uz Štīrijas Vīna reģionu. Un tā bija pareizā izvēle. Mēs braukājām ar mašīnu, ar velospēdiem un baudījām. Teikšu godīgi, stāvākajās vietās brīžiem gribēja savu riteni kaut kur atsutēt un atstāt. Bet, kad karstums pārgāja un tuvojās saulrieta laiks, tad sajūtas mainījās. Tā izskatās pašā virsotnē. Kad kalnā uzkāpts vai uzbraukts, vīniņš kādu vēlamies. Lūdzu, sarkans, balts. Lūdzu. Cena 3 eiro. Ūdens pudelī 2, visus godīgumu principu. Kasīte, iemetam naudiņu, paņemam tīru glāzīti. Ielpakšu atpakaļ. Izdzeram pie galda un pēc tam aiz sevis novācam. Noliekam netīrās glāzes, izdzertās pudeles un dodamies tālāk. Vain gut! Tā mēs te minam pa visādiem vīnu ceļiem. Skaisti! Es jau atkal sajūtu to laimes sajūtu, dēļ kuras es ceļoju. Mūsu atvaļinājums tuvojās noslēgumam, un pa ceļam uz Latviju vēl nolēmām pāris dienas pavadīt tuvāk Zalcburgai pie Šlapīņas slēpošanas kūrorta Dachsteinā. To pusdienas. Nolikām auto. Dosimies pārgājienā. Sarunājam tā, es kāpju augšā, tu esi uz telefona, es atsūtīšu, uz kurieni Helīti pakaļ sūtīs. Viegli nav. Nu ko, šodien solīju 100% mākoņus, lietu. Vai glīst, ne? Sapratuši, ka ar laika prognozēm šeit neko nevar saprast, nolēmām par labu vēl vienam piedzīvojumam. Mēs brauksim augšā, tur uz to spicīti. Esam uzbraukuši uz augstākajiem Dachsteinas kalniem, kalnu virsotnēm, un re, kur mūsu šīs dienas uzdevums ir pāriet pāri tam tiltam. Un tur ir tāds vēl skatu laukumiņš, saucās Trepes uz nekurieni. Aiziet! Kā ir?
gondolē uz jumta. Kabrioletu. Tad nu? Mūsu pēdējais pieturspunkts bija pie Wolfgangzē, kur bijām jau bijuši. Izdomājām apbraukt apkārt ezeram. Sākums bija daudz sološs. Es jau stumju. Mareks vēl min. Esot 15% stāvums. Tā es atrāvienu, viņš man saka. Laikam vajadzēja elektro tomēr ņemt. Līpums apmēram šitāds, lai saprastu. Atpakaļ vai iet negribās. Esam rītīgā. Bremzēm slīd atpakaļ. Paskaties, bremzēm kāds līpums. 23%. Tā pa mežu mēs te pa serpentīniem. Esam uzkāpuši, tur lejā ir ezers. Gribam tikt uz to pilsētu, kas ezera galā. Mums izdevās. Austrijā dzeramais ūdens pieejams. The silver hit the sunshine.